sudraba medaļas un arī uzvarēja Latvijas handbola federācijas kausa izcīņā Rikards Lēvē. Sākumā vēlējos atvainoties mūsu galvenā trenera Arņa Putāna vietā, kad viņš nespēja ierasties šo preskonferenci, tādēļ pārstāvu to es šodien. Iesākumā vēlējāmies kā komanda apsveikt visas pārējās virslīgas dalībnieces par sezonas sākumu. Ievadā vēlējāmies teikt to, ka šo sezonu pa laimi mums nav tik daudz traumu, kā bija aizbītajā sezonā iepriekšējā. 2 spēlētāji atkopjas un būs gatavi jau no oktobra iespējams spēlēt. Par jaunieguvumiem šobrīd mums ir vēl 2 leģionāri nākuši klāt, Ukrainis un Baltkrievs. Par Ukraiņiem tālāko sadarbību iespējams vēl tiks domāts, taču Baltkrievs sāksies ar Suļins ir noteikti uz palikšanu. Par mūsu plāniem šogad, protams, cīnīsimies tāpat kā pagājušajā gadu par titulu. Būs daudz, es domāju, ka būs grūtāk nekā pagājušajā gadu, jo ir nākusi klāt, bet papildinājusies ASK komanda, apvienojusies un būs liela konkurence par trīnieku, šogad vēl lielākā pagājušajā gadu. Kas vēl tāds? Spēlēsim Baltijas līgā, kur mēs noteikti centīsimies sagādāt problēmas pāris komandām un labākajām komandām no Igaunijas un Baltkrievijas mēģināsim sastādīt konkurenci un nospēlēt katru spēli ar labu rezultātu. Vēlējamies vēl arī pateikties Oskar Kalpaka Rīgas Daļuma pamatiskolas skolas direktorai un zāles pārvaldniekiem par to, ka mums ir iespēja šogad turpināt vismaz uz gadu vēl spēlēt un trenēties šajās maigajā zālē. Mums ir problēmas ar šo spēļu smēru, ko mēs izmantojam spēlēs un treniņu apstākļos, bet taču mēs mēģinām rast kompromisus, lai mēs varētu turpināt strādāt šeit un spēlēt vispār aizdot šo sezonu, kas ir būtiski, mums tādēļ mēs vēlamies pateikties. Nobeigumā es domāju, ka treneris, kā man deleģēja, novēlēt visiem komandas pārstāvjiem komandām maz traumatisku sezonu un tikai to lielāko veiksmi. Godīgi